Pašam izveidot mājaslapu nav nemaz tik sarežģīti. Šajā video mēs paņemsim LV domēnu vārdu, labu hostingu, savienosim kopā un uzliksim WordPress platformu. Atveram nits.lv. Šis ir vienīgais latviešu tiešais domēnu pārdevējs. Visi pārējie, kas pārdod LV domēnus, ir starpnieki. Šis ir mans suns Dino, kas ir man labākais suns pasaulē. Adrese būs topsuns.lv, un šī mājaslapa būs paredzēta suņu īpašniekiem. Aizpildam reģistrācijas formu, piekrītam noteikumiem un turpinām. Tālāk klikšķinām, ka vēlamies norādīt DNS informāciju. Tas ir domēnu vārda uzstādījums. Mēs savienosim šo domēnu vārdu ar hostingu, kas saucās SiteGround. Uzstādījumos ieliksim divus NS ierakstus, ns1.siteground.net un ns2.siteground.net. Domēns veiksmīgi pieteikts, lieliski. Tagad man uz e-pastu atnāk šāds rēķins par 12 mēnešiem 12 eiro plus PVN. Un es to apmaksāšu un darbošos tālāk. Tagad mēs liksim hostingu, jeb vietu, kur mājaslapa fiziski atradīsies. Mēs izmantosim SiteGround. Tā ir platforma, ko es lietoju gadiem, tur par mazu summu tu var dabūt labu mājaslapas ātrumu. Tu vari atvērt to patiešo, bet es iesaku izmantot saiti hosting.ambex.lv. Tādā veidā ienākot lapā, tu gan atbalsti mani, gan arī dabūsi labāko piedāvājumu. Mēs ņemam hostingu par 2,99 mēnesī, kas ir ar 80% atlaidi. Tālāk jānorāda, kādu domēnu vārdu mēs lietosim. Mēs varam izvēlēties jaunu vai eksistējošu. Ja būtu jauns, mēs varētu izvēlēties šeit un dabūt to bez maksas par pirmo gadu. Bet problēma tāda, ka šeit netiek piedāvāts LV domēns. Tāpēc tā kā mēs gribam LV domēnu, es to jau nopirku nits.lv un mēs izvēlēsimies šeit. Te rakstīšu topsuns.lv un spiežam turpināt. Tālāk aizpildām šo reģistrācijas formu, veicam apmaksu un konts veiksmīgi ir izveidots. Lieliski. Tālāk klienta zonā spiežam Websites Manage un pabeigsim šo topsuns.lv mājaslapu. Spiežam turpināt un nospiežam sākt jaunu mājaslapu. Izvēlamies WordPress kā engine, jeb dzinēju, uzstādam loginu un te mums piedāvās citas lietas, tās mums neinteresē, mēs spiežam vienkārši turpināt. Mājaslapa tiek veidota un tā ir veiksmīgi uzstādīta. Te mēs redzam, ka mūsu domēnu ir jānorāda uz šiem diviem serveriem, kas ir ns1 siteground.net un ns2 siteground.net, bet labā ziņa ir tāda, ka mēs to jau izdarījām pašā sākumā. Uzstādīšanas darbi pabeigti. Lieliski! Tagad mums kādu laiku būs jāpagaida, jo, ja tu atvērsi topsuns.lv, tev rādīs, ka šī mājaslapa nav atrasta. Lai arī domēns ir nopirkts, ir jāpaiet dažām stundām, lai tas paliktu aktīvs. Pagāja 3 stundas un mājaslapa kļuva aktīva. Mēs atveram topsuns.lv un redzam, ka te ir WordPress pirmā lapa. Tā nepēc kā īsti neizskatās, bet tas ir pamats, uz kā mēs varam būvēt to, ko mēs vēlamies. Lai piekļūtu administrācijas panelim, mēs aiziesim atpakaļ uz SiteGround, nospiedīsim Websites un tālāk pie topsuns nospiedīsim uz WordPress admin. Spiežam sākt tagad. Tālāk mums jāizvēlās, par kādu tēmu mūsu mājaslapa vispār ir. Neviens no šiem neatbilst tam, kas ir man, tāpēc spiedīšu cits. Tagad es varu izvēlēties kādu no dizaina sagataviem. Es uzrakstīšu šeit Vet Center un man parāda šādu kā variantu. Es to izvēlēšos. Tālāk es norādu, ka mājaslapā vēlos kontaktu formu, karti un galeriju. Pārējās iespējas man pagaidām nevajag, tāpēc tās izlaižu. Mājaslapa tiek instalēta un tā veiksmīgi ir gatava. Tagad, ja mēs atvērsim topsuns.lv, mēs redzēsim šādu šablonu lapu. Nu skaisti. Es uzliku šablonu, lai mājaslapa vienkārši nebūtu tukša. Parastā situācijā mēs vai nu meklētu augstākas kvalitātes, pielāgot dizainu vai arī taisīt pašu savu dizainu, bet šis darēs kā sākums. Tātad, kā mēs varam papildināt šo šablonu ar mūsu datiem, tas ļoti vienkārši. Mēs dodamies uz SiteGround profilu, aizejam uz websaitiem un dodamies uz WordPress administrāciju. Tagad mēs esam autorizējušies šajā topsuns.lv lapā un mums ir iespēja mainīt lapas, mainīt lietotājus, spraudņus, izskatu un dažādas uzstādījumus. Šeit video arī pabeigšu, jo mums 4 minūtēs sanāca apskatīt, kā nopirkt domēnu vārdu, kā nopirkt hostingu, kā abus savienot kopā, kā uzstādīt WordPress, kā uzstādīt WordPress template uz šīs platformas, kā piekļūt administrācijai, lai sāktu šīs lietas attīstīt tālāk, un ar to šodienai pietiks. Ja tev interesē, kā izveidot mājaslapu, seko šim kanālam un būs jauni video par to, kā mēs šo projektu attīstīsim tālāk.